Labrīt, 7. klase. Sākam mūsu kārtējo stundu par izklailapu lietotni Excel. Paldies tiem, kas jau šodien līdz 12. iesūtīja darbiņus par trešdienas stundu, gaidoju arī pārējos darbiņus. Kā jau sacīju, tad šodien mūsu stundas temats ir diagrammas. Diagramma, tas ir datu attēlojums grafiskā veidā. Tas ļauj labāk saprast, kāda tad samērība ir starp datiem. Diagrammas ļoti plaši izmanto ikdienā, gan saimnieciskajā darbībā, gan sadzīvē, gan arī skatoties par kādas uzņēmuma vai pašvaldības darbu, izdevīgāk datus, ja pareizāk sakot, skatītājiem vieglāk datus saprast, ja tie atspoguļoti nevis tā kā skaitlīši, bet kā stabiņi, aplīši vai līnijas. Par to tad arī šodien mēs sāksim mācīties. Mācību grāmatā par to, ko mēs šodien sākam mācīties, ir no 67. lapuses līdz 71. lapusē. Tas ir, šodien mēs mācīsimies par stabiņu jeb kolonu diagrammas izveidošanu. Un darbam mums būs vajadzīga datne atvērt, kuras nosaukums ir diagrammas, un kuru jūs atradīsiet e-klasē pievienotu šodienas stundai. Tad novēram vaļā šo te datnīti un apskatīsim, kā tad var izveidot diagrammu izklailapu lietotnē Excel. Tā, es esmu atvēris datni diagramma, kurā mums ir redzami kāda veikala dārziņi, produktu pārdošana pa dažādiem mēnešiem un arī kopā, cik tad pa 3 mēnešiem kopā ir šie dārziņi pārdoti. Un mēs gribam izveidot šos te datu atspoguļojumu grafiskā veidā. Lai izveidotu diagrammu no kādiem datiem, mums vispirms programmai jāpasaka, kurus datus mēs gribam iekļaut mūsu diagrammā. Un mūsu gadījumā, ja runājot par veikalu dārziņu, mēs gribam iekļaut datus par precēm, tātad tas ir preču nosaukumi mums būs, un datus par pārdoto daudzumu. Mēs izvēlēsimies pārdoto daudzumu kopā ceturksnī. Jāatlasa arī ir dati kopā ceturksnī. Atlasīju ceturksnī, bet pazuda preču nosaukuma. Atcerēsimies, programmā Excel, ja vēlējamies atlasīt datus, kuri neatradās blakus, mums bija jānospiež un jātur taustiņš kontroli. Tātad atlasu preces nosaukumus, kurus vēlos attēlot, nospiežu taustiņu CTRL, to nospiestu un atlasu, cik tad ir pārdots kopā visā ceturksnī. Tas ir pirmais solītis diagrammas izveidošanā. Visu tipu diagrammām, kuras mēs mācīsimies arī nākošnedēļ, ir jāveic šādas te darbības. Pēc tam, kad esam atlasījuši vajadzīgos datus, ejam uz cilmi ievietot, un, kā redzam, tad ir vesela sadaļa ar diagrammu veidiem. Ja? Mēs ar jums mācīsimies kolonas, līnijas un sektorus, bet šodien runāsim par kolonām, jeb stabiņu diagrammu vēl kādreiz sauc. Uzspiežot uz tā diagrammas veida, kuru gribu izveidot, man parāda apakšveidus. Kādas tad varētu būt šīs kolonas jeb stabiņi?
Viņi var būt konusveidīgi un 3D veidīgi, bet visbiežāk izmantojam divdimensiju stabiņu. Spiežu uz divdimensiju stabiņu, un lūk, man ir izveidojusies diagramma, kurā man atliek veikt šādas tādas izmaiņas, lai tā diagramma man būtu smukāka. Un par to arī runāsim nākošos darbiņus pildot. Tātad pirmais, kā redzam, es gribētu, lai manai diagrammai būtu nosaukums. Un pievēršu jūsu uzmanību, ka pašlaik, kad mēs esam izveidojuši diagrammu, mums parādījusies jauna cilne, kura saucās diagrammu rīki, un kurā ir vairākas cilnes. Tātad tur ir cilne noformējums, cilne diagrammu rīka, apakšcilnes noformējums, izkārtojums, formatēšana. Un mums, lai pievienotu virsrakstus un skaitļus un citus paskaidrojumus, būs nepieciešama apakšcilne izkārtojums, kurai es pašlaik uzklikšķināju virsmu. Tā, un tad meklēju, kur tad ir podziņa diagrammas nosaukums. Lūk, viņa diagrammas nosaukums, uzklikšķinu virsū, un parasti virsrakstu mēs rādām virs diagrammas. Izvēlos, lai būtu virs diagrammas. Un izlaboju tātad noklusēto uzrakstu diagrammas virsraksts pret tātad dārzeņu pārdošana. Tātad diagrammas virsraksts ataino, kas tad šajā diagrammā būs attēlots. Man nav skaidrs, tātad šeit uz vertikālās as, jebkura vēl saucās matemātikā Y-as, ir attēloti kaut kādi skaitļi. Es nezinu, ko tas nozīmē. Tāpēc būtu jāievieto pie as nosaukums, kas paskaidros, ko tad nozīmē šie skaitļi. Un te mēs varam atrast tajā pašā apakšcilnē izkārtojums, asu virsraksti. Un tātad primārās horizontālās asas nosaukums, jeb X-as nosaukums, ir iespējams, un vertikālai asī. Ieliksim abus dzīves. Tātad uz horizontālās asas mēs pierakstīsim klāt, ka tas ir dārzeņu nosaukums. Tātad parādies man jauns lauciņš, asu nosaukums, un uzrakstu dārzeņu nosaukums. Un vertikālajai asī es gribu uzrakstiņu, ka tie ir kilogrami. Un te es varu pagriezt nosaukumu, izveidot vertikālu virsrakstiņu vai horizontāli. Parasti izvēlās pagriestu nosaukumu. Izvēlējos un ierakstīšu, ka tie ir. Pazuda man vēlreiz asu virsrakstu, vertikālās asas nosaukums pagriests, ka tie ir kilogrami. Lūk, man ir skaidrs. Bet vēl es gribētu, lai arī virs katras stabiņa man parādītos, jo te es nevaru saprast, vai te ir 351 vai 360 kilogrami, piemēram. Ja? Tādā gadījumā es atrodu podziņu datu etiķetes. Atveru viņu vaļā, un tātad iespējams, ka nav nekas uzrakstīts, bet es gribu. Un ja es gribu uzrakstiņus virs stabiņiem, tad es izvēlos beigās ārpusē, un lūk, man parādījās virs katra stabiņa arī tas daudzums kilogramēs, kas tad ir katram dārzeņa nosaukumam atbilstošs. Kā jūs ievērojat, arī te labajā pusītē mums parādās pieņemtie apzīmējumi.
Mūsu gadījumā tie ir lieki, tāpēc es atlasu un ar taustiņa delete palīdzību delete izdzēšu. Tā. Visi tabiņi man ir vienādās krāsās, bet man gribētos, lai tomēr atšķirtos šie te stabiņi viens no otrā ar savu krāsu. Un sāksim to darīt. Kartupeļiem atstāšu to pašu zilo krāsu, kāda bija. Kāpostiem es vēlos krāsu nomainīt. Tāpēc es atlasu kāpostu stabiņu, vienreiz uzklikšķinot. Pievēršu jūsu uzmanību, ka vienreiz uzklikšķinot man ir atlasījušies visi stabiņi vienlaicīgi. Tāpēc es vēlreiz uzklikšķinu uz kāpostiem, un tagad atlasīts ir tikai kāpostu stabiņš. Izpildu uz stabiņa dubultklikšķi. Atverās man kartīte, kurā rakstīts datu punktu formatēšana. Man interesēs aizpildījums. Uzklikšķinu uz aizpildījuma, un te man raksta automātiskā, bet es tātad gribu citu krāsu. Izvēlēšos tīrtoņa aizpildījumu un ielikšu, piemēram, sarkanu krāsu. Kad esmu to izdarījis, spiežu aizvērt, jā, lūk, kāposti jau sarkanā krāsa. Banānus atkal to pašu izdaru, ko iepriekš. Tātad izpildu dubultklikšķi uz sēriju par banāniem. Atkal atvedās šī kartīte aizpildījums. Šeit es gribu izveidot gradientu aizpildījumu. Tātad tas, kas sastāv no vairākām krāsām. Izvēlos gradients aizpildījums, tad izvēlos pirmo krāsu, piemēram, dzeltenu, otro krāsu, piemēram, zilu, trešo krāsu, piemēram, sarkanu. Lūk, šādus esmu izvēlējies. Krāsas, jā, man iznāca tāda kā varavīkste. Tā, spiežu aizvērt, skatos, kas man ir, jā, man ir gradienta krāsa banāna. Burkāniem izvēlēšos iesvītrotu. Tas ir raksta aizpildījums. Raksta aizpildījumu izvēlas bieži vien tad, ja jāprintē ir diagramma uz melnbalta printera, un tad jau nevar saprast, vai tas stabiņš sarkans, zaļš vai zils, tāpēc izvēlos šeit pirmo krāsu melnu, otro baltu, un, piemēram, izvēlēšos ķieģeļu mūrīti, un spiežu aizvērt, lūk, man ir ķieģeļu mūrītis. Un vēl iespējams ievietot arī attēlu. Ievietošu attēlu. Tātad par kāļiem. Atkal to pašu daru dubultais klikšķītis, aizpildījums, un izvēlos attēla vai faktūras aizpildījums. Es varu izvēlēties no faila, kas man ir datorā. Šī gadījumā es ielikšu to failiņu, kas jums būs arī mācību uzdevumā jāpilda to, ko man sūtīsiet. Izvēlēšos failu ar nosaukumu Minolta. Spiežu ievietot, aizvērt. Bet atstāsim bez izmaiņām. Tātad varam izmainīt tīra toņa klāsu, gradientu, raksta aizpildījumu vai ievietot attēlu gan no klipkopas, gan no faila pēc mūsu vajadzības. Tā. Lūk, galvenās darbības diagrammas izveidošanā mums izpildītas. Tātad, ko tad mums bija jāmāk šodien izdarīt? Ievietot virsrakstu diagrammai, pievienot nosaukumus pie asīm, pievienot skaitliskās vērtības pie datiem un izmainīt datu noformējumu. Protams, arī izveidot pašu diagrammu. Atcerēsimies, diagrammu mēs izveidojām vispirms atlasot datus un pēc tam cilnē ievietot, izvēloties vajadzīgo diagrammu.
Un tagad par šīs dienas uzdevumu. Tātad, kad esam noskatījušies mācību video, tad mēs atvērsim uzdevumu par dārziņu, par diagrammu veidošanu, kas ir mūsu e-klases pastiņā ievietots. Šajā diagrammā es viņu arī tūliņ atvēršu, lai jūs ieraudzīsiet. Šajā diagrammā ir dota tabula. Šajā pašā tabulā, jeb darba lapā, ir arī dots uzdevums. Tātad no pirmajiem 5 printeriem izveidot stabiņu diagrammu, kurās attēlotus printera nosaukumus, printera cenas un noformēt viņu saskaņā ar paraugu. Un tas paraugs te mums ir dots parasta krāsa, mainīta, raksta krāsa, gradienta krāsa un ievietots attēls Minolta par printeri Minolta. Un atkal gaidu šos darbiņus līdz šodienas 15:00. Lai mums veicas!